Man bija vienkārši jauna plika bībele ar Dievu vārdu ielikt maisiņā, kur es pēc tam izvilku, nezinot, kā viņi lasa, ko. Bet lūkšanas tajā lapā bija viss aprakstīts, kā man tur jālūdz un kā man jāieraksta savus datumus, vārds un paraksts. Un tieši konkrēti, kurā brīdī es pieņēmu Jēzu par savu kungu. Ziniet, Dievs atnāk uz dabīgo platformu un arī uz Dieva apsolījumu, ka kāds tavā dzimtā ir kalpojis pie altāra. Manā vectētiņa rokās nebija melnā grāmata. Viņa rokās bija altāra bībele. Te pilnīgi zelta maliņas un noformēta skaisti, bet galvenais ir, kas ir rakstīts šeit iekšā. Āmen, tieši sapurs. Tas, ko Dievs ir devis apsolījumu uz paudžu paudzēm, uz dzimtu dzimtām. Un es domāju, ka tā ir lielākā bagātība dzimtā, ja tavā dzimtā ir kāds, kas ir altāra kalpotājs, kas tur Dieva baušļus un kas nesako svešiem dieviem. Un šī atklāsme man arvien spēcīgāk un spēcīgāk nostiprinājās, ka Dievs savu vārdu nekad nav mainījis. Tas ir jā un āmen. Un tavs uzdevums ir, tad mans uzdevums bija pieņemt Dievu vārdu tāds, kāds viņš ir, un pateikt āmen, es noticu.